Kara laika apstākļos 1942. Gada beigās vācu virspavēlniecība secināja, ka esošie tramvaji un dzelzceļa tilts pāri Tirdzniecības kanālam ir nepietiekošs, lai veiktu kaut kādas liela apmēra karaspēka kustības. Un tādēļ vācu pionieru, tas ir sapieru bataljons, ķērās klāt pie 3. Liepājas Tirdzniecības kanāla tilta celtniecības. To pabeidza īsā laikā, samontējot no krastā sagatavotām koka detaļām, saskrūvējot viņus pāri kanālam, aizcēla tiltu, pontonu tiltu, kas kalpoja vēl ilgus gadus. 50. Gadu beigās viņi tikai nojauca. No tilta noeja uzeja ir saglabājusies pretī Zemnieka ielas asī. Uz Zāģeru laukumu, toreiz sauc tā viņu, tagad Kārļa zāles laukumu, un tālāk projām pa Bāriņu ielu. Tiltam nebija tāda nosaukuma. Varbūt šajā te pionieru bataljona celtniecības uzdevumā kāds numurs, bet tauta to iesauca par Jaunās Eiropas tiltu.